Tā puiši, meitenes, labu vakaru. YouTube'ā te kaut kāds Delfī kanāls ir, tur spried ar Delfi vai kā saucās, un rakstīts 8 stundas atpakaļ, tas ir šodien pa dienu, ir kaut kāda diskusija bijusi, kā valstī vajadzētu tur, veicināt tur dzimstību, kaut kas par tādu tēmu bija. Nerādīšu jums to pašu video tagad, bet pateicu ar vārdiem, lai būtu īsāk. Mīļie cilvēki, es jums uzreiz varu pateikt, tad it kā gribu uzrunāt Delfī, cienītie, cienījamie Delfī īpašnieki, vadītāji. Varu pateikt tikai vienu lietu. Ja jūsu valstī prezidents ir sodomists, sodomijas grēka darītājs, un sodomists, es jums izstāstīšu, ko viņš dara, lai jūs saprastu, kāpēc tas, ko jūs runājat, ir bezjēdzīgi. Skatieties. Tātad Rinkēvičs, ko dara? Viņš ieiet ūdenī, vienalga, kā tas viss izskatās, kur un ko un kā. Tad tas otrs perversais vecis arī ieiet ūdenī. Viņi apmazgājās, apskalojās, un tad viņi nāk no tā ūdens ārā, un tad viņi mēģina ar saviem dzimumu locekļiem ieiet viens otrā. Un ja viņiem tas neizdodas, tad viņi pielieto lubrikantu kaut kādu, lai varētu ieiet. Un tagad viņi ieiet viens otrā iekšā, un berzes rezultātā, Rinkēvičs ieiet anālā atverē kādam tur vecim, vai kāds vecis ieiet viņam anālā atverē, un varbūt tas notiek vienlaicīgi, gan ka tas ir tajā, un ka viens viņam vēl pakaļā. Pastieties, ko sodomisti dara, un es, protams, neiesaku jums iet porno saitos, bet es savā laikā, kad biju porno atkarībā visus 30 vai 40 gadus, lielus, milzīgus gadus biju, atkarībā un gāju un skatījos, tad ar vienu acu galu es paskatījos, ko viņi dara, man tas neinteresēja, bet es uzmetu ļoti minimāli aci, un tāpēc es zinu, ko tas nozīmē, un tas tagad nozīmē, ja viena šitā Rinkēviča sperma ieiet citā vecī vai cita veča sperma Rinkēvičā, tad ar to arī viss beidzās. Nekādi bērni nedzimst, un šādā veidā nekas nenotiek. Un tagad, ja jūsu valstī ir šāds prezidents, kas ir paraugs, kas ir etalons, kas katru dienu iznāk ārā un runā ar tautu un ar deputātiem un vēl kaut ko, un ja valsts galva dara šādu nešķīstību, мерзость перед Bogom, Dievs saka, Dieva acīs tā ir, nešķīstība vai krieviski мерзость, tad jūs, Delfi, esiet truli, sekli, akli, apmāti, arī nešķīsti un vispārējais. Visi Bībeles rakstvietas ir par jums, par Delfī, komandu cilvēkiem, reportieriem, kas tur korespondentiem. Jo, ja jūs redzot, kas ir valsts galva, kurš rāda paraugu, kurš čikājās, kā saka, sēkla noplūst un bērni nav, tas ir gan pret Dievu, gan pret visām loģiskām, ētiskām, estētiskām, pret visu tas ir, Un jūs jāsaka kā tādi, kā Bībele saka, neprāši, labi, lai būtu tāds maigais vārds, jūs kā neprāši, foolish men, kā angliski foolish, latviski bezprātis, neprātis. Jūs vēl tur atļaujieties tādu raidījumu taisīt un runāt, jo, ja visam pie vainas ir, jo, kā mēs sakam, arī zivs pūst no galvas, nepavēlti tur latvieši vai saka tā, vai teiciens, vai kas, un tas ir pareizs, zivs pūst no galvas, tad vispirms jūs aizejiet un runājiet ar prezidentu, un pasakiet viņam, ka tikmēr, kamēr viņš tā darīs, valstī nekas nemainīsies. Valsts ir, Bībele saka, Dieva nolādēta, Latvija ir nolādēta. Tas, ka himnā dzied Dievs svētī Latviju, tas pilnīgi neko Dievam nenozīmē, un Dievs ir nolādējis Latviju kā Sodomu, kā Gomoru, šīs pilsētas, kuras iznīcināja, un līdz Latvijas iznīcināšanai, jūs teiksiet, kā Dievs iznīcinās Latviju, ļoti vienkārši. Putins uzbliezīs drīz, ļoti drīz būs 2-3 raķetītes, 4 Latvija ir tik maza,
viņu ķīmiskā šitās visas kodolgalvijas, visas tās raķetes ir tik tā attīstītas, ka Puķins atradīs pareizo, kā mēs kādreiz sakam, ka tur zobārs tur liek kaut kādu pareizo urbīti, es skatos, tur piemeklē, pa tievu, pa restu, šitam zobu caurumiņam tāds, čik normāls. Sakarīgs zobārs uzliek to uzgalīti, kā mēs arī celtnieki, ir PZ2, PH2, ir torki, dažādu izmēru. Es uzreiz paskatoties uz to skrūvi, pasaku, kādu man jāieliek ir urbmašīnā, vai torks, vai PZ2, vai PH1, es kā spečuks redzu. Un Putins kā spečuks paskatīsies drīz uz Latviju, pavisam tuvu, nepilns gads paies. Un viņš paskatīsies un novērtēs, ko mums te vajag, un pateiks tā, Ivanov, tur Maļinkuju v Rīgu, nahren Rinkēviča, tur, Liepāja, Ventspils, tur Sredņinkuju, aiziet, tur, un pastīsies, kas tur vēl kaut kur, kur vēl kādu, davai, eķim latišam, davai takuju paņūhaķi, un kaut kur vidzemē nobliezīs tev vēl trešo, un Latvija nebūs, un viss būs šis pateicoties Rinkēviču sodomista grēkam, ko viņš šobrīd dara. Viņa dēļ Latvija ir nolādēta.